Pastāstīšu jums par cilvēka labākajiem draugiem, policijas suņiem, jeb narkotikām pa pēdām. Kā tas notiek? Vispirms suns tiek iegādāts kādā no specializētām suņu audzētavām. Tas maksā aptuveni 1500 eiro. Visbiežāk tie ir vai nu vācu vai beļģu aitu suņi. Dienesta suns parasti ir valsts īpašums un vienlaikus arī kinologa ģimenes loceklis. Tie kopā iet uz darbu, atpūšas un trenējas. Kucēns tiek apmācīts jau uzreiz pēc iegādes, aptuveni 2 mēnešu vecumā. Policijas suņi tiek rūpīgi atlasīti, tiem ir jābūt stabilai psihei un motivācijai strādāt. Suņi veic daudz un dažādus uzdevumus, nosaukšu dažus. Tie meklē visu – pēdas, cilvēkus, cigaretes, sprāgstvielas un, protams, narkotikas. Parādīšu dažas epizodes no suņu apmācībām. Ja kāds domā, ka šie suņi ir narkomāni, nē, tā nav. Narkotiku atpazīšanai parasti tiek izmantotas līdzīgas smaržas vai smaržu aizvietotāji, piemēram, šajā gadījumā fentanola smaržas imitators. Fentanols ir dažādu narkotisko vielu sastāvā, un suns tiek trenēts atrast pat visniecīgāko tā smaržas avotu. Kad tas tiek atrasts, suns tiek atalgots ar īpašu klikšķi, kas tiek sasaistīts ar pozitīvām emocijām, un tad seko mantiņa vai gardums. Jūs nevarat iedomāties, cik suns ir laimīgs, kad viņš veic savu pienākumu un attiecīgi saņem atalgojumu. Kaut cilvēks būtu tik viegli iepriecināt. Apmācot suni meklēt pa pēdām, vispirms katrā pēdā tiek likts gardums, tad katrā otrajā un tad vēl retāk. Tādējādi sunim sasaistot meklējamā objekta meklēšanu ar patīkamām emocijām. Suns ir apmācīts apsēsties, kad meklētā lieta ir atrasta, un tad atkal sako atalgojums – manta. Te būs vēl viens piemērs, kur suns tiek apmācīts meklēt mežā cilvēku, un izmēģinājumu trusītis šoreiz esmu es. Noslēpos krūmos, un sunim bija uzdevums mani atrast un riet, kad esmu ieraudzīts, tādā veidā ziņojot, ka esmu atrasts. Tā arī bija. Suns, protams, ir priecīgs. Vai suns saņem algu? Nē, algu suns nesaņem, bet valsts apmaksā šo suņu veterināro aprūpi, kā arī apmācību inventāra un pārtikas iegādi. Un varu pačukstēt, kinologiem ļoti nepatīk, ja tiek izmantots vārds dresūra. Suns netiek dresēts vai kā citādi spiests kaut ko darīt. Tas ir apmācīts veikt uzdevumu, kura rezultātā viņš saņem atalgojumu, mantiņu vai gardumu. Suns dienestu sāk pildīt aptuveni 1,5 līdz 2 gadu vecumā, un suņa darba mūžs ilgst aptuveni līdz 9 līdz 10 gadu vecumam. Pēc tam tas turpina dzīvot kinologa ģimenē kā ģimenes loceklis. Valsts policijā ir aptuveni 30 šādi īpaši apmācīti suņi. Starp citu, tie vienmēr ir priecīgi arī veikt kādu triku, piemēram, paklanīties, tēlot zaķi vai arī izlikties par beigtu. Tie ir skaisti, gudri un izveicīgi, tāpēc, ja vēlies iegādāties suni, tad labāk neizvēlies nevienu no minētajām šķirnēm, ja vien neesi profesionāls. Jo, ja šie jaudīgie suņi netiek pienācīgi apmācīti un nodarbināti, ties garlaicības var kļūt diezgan destruktīvi. Interesanti, vai es savu 15-gadīgo veterānu varētu apmācīt veikt kādu dienesta pienākumu? Laikam būs jāpamēģina. Kā tas notiek?